Kādi ir tavi talanti? Simtiem reižu esmu dzirdējis no jauniešiem jautājumu, kā atrast savus talantus. Nav labākas metodas par to, kuru tūlīt aprakstīšu. Pats pirmo reizi šo uzdevumu veicu pirms 10 gadiem, un tas pilnībā izmainīja manu dzīvi. Mums katram ir pienākums atrast savus talantus un potenciālu. Neviens cits mūsu vietā to neizdarīs. Tāpēc ķeries klāt. Uzdevums. Pirmais. Rezervē sev vismaz stundu netraucēta laika. Otrais. Sagatavo rakstāmos un lapu vai pieraksti datorā vai telefonā. Trešais. Ievelc pāris mierīgas jāpas un sāc pierakstīt, ko tu jau proti un ko tev patīk darīt un ko darot dažreiz pazūd laika izjūta. Uzrakst vismaz 20 lietas. Ceturtais. Kad pabeidz sarakstu, aplūko to un nolasi skaļi. Piektais. Sanumurē vai sarindo lietas sarakstā, sākot ar patīkamāko uzdevumu, tās lietas, kuras tev patīk un padodas lietas saraksta augšgalā un pārējās zemāk. Sestais. Pajautā 5 tuvākajiem draugiem, vecākiem paziņām šo jautājumus. Kas viņuprāt tev padodas un ir tavs talants? Vai viņuprāt tev ir slēpti talanti, kurus vēl pietiekoši neizmanto? Ko viņuprāt tev vajadzētu darīt mazāk? Septītais. Kad saņemsi to cilvēku atbildes, pārskati vēlreiz savu sarakstu un pārbaudi, vai arī citiem liekas tāpat kā tev. Astotais. Ja kādas lietas sakrīt, ir liela varbūtība, ka tas ir tavs talants. Ja nesakrīt nekas, iespējams savs talants vēl tikai drīzumā atklāsi. Tagad, kad esi izveidojis darāmo lietu, jeb talantu sarakstu, atliek pārvērst tos mērķos. Kā to izdarīt, meklē citā grāmatas nodaļā par mērķu sastādīšanu.